Labrīt, sestdienas rītā. Un aiz muguras ir skaļā Rīga. Esmu Lucavas salas parkā. Mani sauc Inga. Un es jums mazliet pastāstīšu par to, kā es nonācu pie Lauras Sarkanāboles uz meža terapiju. Man pašai pēdējā laikā ļoti interesē šī tēma. Mēģinu izpētīt, kas ir meža terapija, iedziļināties un uzmeklēju mērķtiecīgi Lauru, lai izietu vienu terapijas pasākumu arī kopā. Mēs ar Lauru devāmies uz Garkalnes mežiem, un tajā dienā, kad man bija paredzēta meža terapija, man sakrit tā, ka man tiešām bija ļoti daudz dienas darbu, skriešanu, privātu lietu, kas manī radīja tādu kā trauksmi. Un es aizbraucu pie Lauras diezgan tāda uzvilkusies un trauksmaina. Ofisnieku klasika, var teikt. Un mežā ar viņu sadarbībā notika brīnums, jo mēs izgājām 2 stundu praksi. Laura man deva dažādus uzdevumus, kā viņa saka, ielūgumus. Un izejot cauri šiem ielūgumiem, kas man rosināja nonākt tādās apzinātības stāvokļos un pameditēt un aizdomāties par dabas visvarenību, es jūtu, ka man pēc terapijas ir ārkārtīgs miers, prieks un līgsme dvēselē, un šķiet, ka es noteikti atkārtošu terapiju pie Lauras kādreiz. Es to ieteiktu, jo tas ir veids, kā tādā, var teikt, brīnišķīgā vidē, lieliskā veidā savākties pēc nogurušas, sastresojušas darba dienas vai kādiem dzīves notikumiem. Tā kā, Laura, liels paldies! Man tas tiešām ļoti patika un noderēja, un es ceru, ka noderēs arī citiem, kas dosies pie Lauras terapijām.